parunāšu bišķi par azartspēlēm, ja, jo es uzskatu, ka tā ir nopietnākā šī gadsimta problēma. Un cilvēki vienkārši to nezina un nesaprot un neiedziļinās, jo azartspēlmantu jūs neredzat, ja, un viņš slēpjas, viņš melo, viņš māna visu, viņš izdomā tādas stāstus, kādas vispār normāls cilvēks neizdomā. Es stāstu no sevīm, ja? Bet tā ir daudz, es zinu. Un te ir tāda viena nopietna lieta, kad es uzskatu, ka azartspēlmans tā ir lēnā nāve, kā es to saucu. Ja? Jo tāpēc, kad jūs saprotiet, no sākuma jūs pazaudējat sociālāķisko visu, ja? Visu jūs pazaudējat ģimeni, jūs pazaudējat draugus, ja? Jūs parādiem kaut kādiem aizņematies, kurus pēc tam neatdodat un tā tālāk. Ja? Viss tas noved pēc tam pie visādas finansiālām krīzēm, ja? Un jūs ieliedat parādos, jūs ieliedat kredītos, ja? Un jūs pazaudējat attiecības ar sabiedrību, jūs lēnā garā jūs nonākat pie tā, ka jūs organisms ir nenormālākā stresā, ja? Un jūs ko noved stress, ja? Nu, jūs paši zināt, sākās tiem pāris spēlmaņiem ir ļoti daudz problēmas ar punču un gastrītiem, jo tas ir visu laiku trauksmes un trauksmes un visu laiku nervi čupā, ja? Un tad no tā visa vienkārši rodās visas šīs slimības, ja? Un visādi sākās infarktiņi un tādas lietas, asinsspiediens paaugstinās. Un tas tā lēnā nāve, lēnā garā. Un ja jūs labi zināt, kad pasaulē pirmajā vietā ir suicīdi pēc cilvēku, kas spēlmaņi, ja? Un tā ir nopietna problēma, vienkārši mēs neredzam, jo katru dienu mums viņu reklamē, viņi visur pazīstams personības sportā un visur ir ar smaidīgām sejām un viens stavačka un visu, bet ne visi var pie vienas stavačkas apstāties. Un lielākā daļa cilvēku pēc tam, kas notiek, visi pazaudē ģimenes darbus, kredīti un visu tā te, pilnīgākā dirsā, ja, jo tāpēc, kad es tam visam izgāju cauri, ja, es kad padomāju, es varētu mierīgi Majoros mājās savā dzīvot pie jūras un peldēties. Tā kā, bet nebūtu visām manīm tas noticis. Es nekad nebūtu kļūst par šādu cilvēku, kā es tagad labākā versija, kas esmu sev. Un es vienkārši, godīgi sakot, priecājos par to. Un es novēlu visiem vienkārši, nevajag šausmīgi iespringt visā, ja. Vienkārši jums jāsāk analizēt, pie kā tas var novest. Un tad lēnā garā arī to jautājumu risināt. Thanks, Elfa dienas.